Nu jā, no humora vakara turpinājumā. Humors ir beidzies. Ko es ieguvu? Trijos vārdos, ka paņem visu informāciju, ko esmu dzīvē sagrābstījis, ko esmu mācījies, kādos kursos gājis un tā tālāk. Un tā visa informācija tika izanalizēta, kas ir manī, un saspiesta kopā vienā tādā monolītā domā, monolītā manā pasaules uzskatā. Un tā. Jā, tad salikās kopā viss, tur sākot no epiģenētikas, ko nezinu, kāpēc es pirms 10 gadiem mācījos, nezinu, kāpēc, un kvantu fizikas, cilvēku visādām tur mācībām, visas tur reliģiskos, ko esmu lasījis, viss tā kā saspiedās kopā un tā kā saspieda vienā tādā kā saujā, vienā tādā monolītā. Neteiksim, ka mācībā, bet tādā skaidrā domā. Jā, arī parādīja apmēram, kā pasaule tiek radīta un instrumenti, kā viņš ir mehānika tur strādā. Un tā tālāk. Un tad, tā kā kādas vēl tu man beigās iedeva dāvanas mīlestības pasaulē, tāda pirmā bija atjaunojama vai pastiprināja roku darbību, tāda kā reiki. Jā, tad, ka varēja dziedināt cilvēkiem uzliekot roku, un tas ir ok, bet kā viņš strādā, un tad man it kā ielika tādā svešā ķermenī, un tā kā es no ārpus tā kā savu rokām eju klāt, un es jūtu, kā tam cilvēkam paliek labāk, ka es pielieku vienkārši rokas kaut vai 10 centimetrā tālumā. Jā, un vienkārši to sademontēt, un tad medicīnas principus parādīja saistītos pāri orgānus, kas ar ko ir saistīts tādā, principu līmenī. Es saku, man tur strādāt ar cilvēkiem, tur ar rokām likt, es saku, tas tā nenopietni, es saku, es gribētu kaut ko lielāku, kaut ko savādāku tur. Viņi saka, ok, jā, bet, paņem, gan noderēs to dzīvē, kādam palīdzēs. Jā, un tad teica, iziet tādā info laukā runāt par šo pieredzi un dot cilvēkiem cerību, skaidru sapratni, un iedeva spējas tās, kā saprast lietu būtību, kas ir kas, un tā kā sakoncentrēt arī cilvēku, kas atnāk pie maniem problēmas, sakoncentrēt, nezinu, vienā domā, kas tad īstenībā viņam traucē. Un saka, ok, ej ārā, runā, cilvēki nāks, varēsi, tā kā, neteiksim, ka noskanēt, bet, tā kā intervēt cilvēkus un uzdot pareizos jautājumus. Ja principi skaidri, tad pārējais tikai detaļas, un tās var kaut vai piemācīties klāt. Jā. Iedeva vēl visādas spējas, kuras pagaidām es varbūt neesmu noticējis, varbūt viņas vēl nav līdz galam atvērušās. Jā, tā kā teica, varoņa ceļš, un man pateica, ka no zināšanu ceļa, kur es gāju, tā kā žnaņa joga, iet uz darīšanas ceļu, dharma joga, laikam viņi saucās pēc indiešiem. Vienkārši tagad jāsāk darīt. Un tā kā pamainīja man to dzīves no informācijas uzsūcēja uzreiz uz tādu kā darītāju vairāk un tā kā informācijas devēju. Jā, un teica, ka dzīve mainīsies, uzlabosies.
nianses nezinu, kas mainīsies un tā tālāk, to jau laiks rādīs. Galvenais teica, ej nostiprini, ej cilvēkos runā. Un tev viss ir dots. Jā, un ja lielais gars izvēlējies tagad paspēlēties manā ķermenī tādā veidā, ok, es to pieņemu un es viņu klausu.